Lai iepazītu Japānas nemateriālo kultūras mantojumu, nevienmēr ir jādodas uz Japānu. Ar bonsai koku veidošanas meistarklasi, īpašo tējas ceremoniju un zobencīņas mākslu ik viens nu pat varēja iepazīties Cesvainas pilī, kur Japānas kultūras noskaņās noslēdzās izstāde kimono. Japāņi, tāpat kā mēs, redz lielās lietas mazajās lietās. Un tāpēc ļoti svarīgi ir atnākt apskatīties, kā viņi sašūruši, kā viņi to trakumu radījuši un kaut ko iemācīties. Un tāpēc arī jāatbrauc ir no Ēgļiem līdz Cesvainai. Un Cesvainai tagad vairāk nekas netiek sapostīts, tiek glabāts tas, kas ir iespējams glabāt, un tāpēc man šeit patīk. Atbraucam pastīties. Es jau esmu 3. reizi, tāpēc, ka tas kimono te nav aptverams vienā dienā. Ko es te jums cienāšu, tā būs tēja, bumbiera, mizu tēja. Viņu, kad ieliesim, viņai vajadzīgs būt nedaudz rubina krāsā. この着物はすごく美しいと Esmu ļoti priecīgs, ka tāda tāla zeme kā Latvija ir atvedusi kimono kolekciju un iepazīstina savus cilvēkus ar mūsu kultūru. Japāņi ir savā ziņā kautrīgi un nepielaiž uzreiz sev tuvu klāt. Esmu ievērojis, ka arī latvieši sākotnēji ir nopietni un atturīgi, bet, kad sadraudzējas, ir ļoti sirsnīgi un atvērti. Savukārt, ja runājam par pili, tā ir ļoti skaista, labi saglabāta un no pils torņa paveras brīnišķīga ainava. Tādēļ esmu priecīgs par šādu Japānas kultūras pasākumu iniciatīvu tieši šeit. Pilnīgāk, lai izprastu Japāņu kultūru, ir iespēja noskatīties Japāņas kino. Protams, iespēja pamēģināt arī roku kaligrāfijā, origami mākslā un pagaršot Japānas našķus, Japānas tējas ceremoniju izbaudīt. Tā kā, tas piedāvājums ir diezgan plašs, lai katrs atrastu kaut ko priekš sevis un pilnīgāk sajust Japānas kultūru. Lai arī sākotnēji šķiet neiespējami atrast vienojošo saikni starp Japānu un Cesvainas pili, cesvainieši to atrod nekavējoties. Japānas šie te sižeti, kas tiek atspoguļot arī kimono mākslā, absolūti sasaucas ar Cesvainas pils māksliniecisko noformējumu. Ja, tie ir putni, augi, vīgi, ziedu leznojumi, ja, ko mēs redzam Cesvainas pilī gan uz sienām, gan kogrebumos, gan dažādās citās dekorācijās. Jāuzsver, ka pēc baisā ugunsgrēka atjaunotā Cesvainas pils šobrīd pārtapusi par vērienīgu kultūras un mākslas centru. Priekšā mums ir gan ģimeņdienu aktivitātes, kas gadu notiek 1. maijā, tāpat ir muzeja naktis, ir parku dārza dienas, ir pilsētas svētki, un tāpat leģenda nakts. Ja. Šeit regulāri notiek dažādas ar mākslu un kultūru saistītas aktivitātes, un tā mēs arī plānojam savu darbību nākotnē. Ilgtspējīgi šīs varētu būt kā tekstilmākslas centrs, ja, kur varētu dominēt tieši tekstilmākslas izstādes, ja, jo kur vēl labāk dzīvo tekstilām kā pilīs, ja, kā tas ir bijis arī senos laikos. Bet arī nākamā gada laikā mēs jau esam paredzējuši daudz dažādas liels pasākums, kas ir saistīti gan ar kultūrvēsturisko mantojumu, gan ar mākslas aktivitātēm. Tā kā jāsako līdzi informācijai un ik viens ir laipni gaidīts. Jāpiebilst, ka nu pat durvis vēris arī pils restorāns, kas līdztekus mākslai un vēsturei ļauj izbaudīt arī izsmalcinātu virtuvi. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.